Sākām filmēt filmu, tad es vēl studēju kultūras koledžā. Pēc filmas, kad beidzām filmēt filmu, es jau koledžu biju beidzis. Līdz ar to ir pagājis kāds brīdis, kad esmu beidzis savu koledžu. Strādāju, pamatdarbs man bija visu laiku sociālo pakalpojumu aģentūra. Ar bērniem un jauniešiem strādāju, vadu improvizācijas un saskarsmes nodarbības. Mācu, kā runāt, kā sadarboties savā starpā. Vislabāk man patika brīži, kad mūsu režisors kādu no aktieriem tik ilgi purināja, ka nervi vairs neizturēja, bet tomēr rezultātu panāca tieši ar to metodu, tas bija baigi labi. Un visvairāk atmiņā man ir palīdzis, protams, Kautiņaina, un tad vēl vienlīdzīgi ir Dzīvoklis, kur nāca jau brīdis, kad viss lēnā garā sāka smakt. Maza telpa, daudz cilvēku, nervi sāk brukt visiem pa kārtai, vienam pēc otra. Vairs nevar izturēt spriedzi, sāk lamāties, un tās ir divas lietas, kas vairāk palikušas atmiņā. Tā būs sadarbības veidošana ar pārējiem aktieriem, jo es biju vecākais aktieru grupā, un pārējie bija tā kā stingri jaunāki par mani. Un brīžiem tas nebija viegli, bet beigās jau iemācījos palikt jaunāks. Būt vienā vecumā.